spēle par bronzas medaļām ir noslēgusies ļoti aizraujošā, skatāmā un rezultatīvā mačā. Uzvara rezultātu 13-7 izcīnīja Liepājas Universitātu. Sarunas aicinājuši komandas aizsardze Kristīna Mantiniete. Apsveic tevi ar izcīnītām bronzas medaļām. Kāds ir sajūtas pēc aizdītā mača? Nav kā pagājušo gadu. Gribējās jau finālā spēlēt pirmo vietu, bet trešā, pelnīt trešā. Nebija pusfinālā pat lauvām bijuši varianti. Sīvi, kā bija sākumā, tad likās, ka varbūt izlīdzināsim sērijā 1-1 un cīnīsimies par trešo spēli, bet nesanāca. Tad respektīvi normāli sniegums uz šodien. Emocijas. Ir prieks, ka ir medaļa, bet nav tā sajūta. Pēc pirmā perioda jūs nonācāt iecinējos ar 1-4, bet turpinājumā mēs uz laukumu redzējām pavisam citu Liepāju. Kas bija tas, ko jūs pamainījāt turpinājumā otrajā pusē? Pēc pirmā perioda, nezinu, meitenes nebija gatavs, izstījās, ka spēlēja vārdu, tad nebija nekāda īpaša. Bet ģērta arī teica, ka jāiet priekš -20, nav nekas, ka mums ir jāiet, jāspiež un mums ir jāparāda. Jāizstāv ir tomēr pagājušajā pirmā vieta un bija jāizvalda. Un iznācām ar savādākām emocijām, spiedām, iemetām, līdz ar to es domāju, ka pretiniecēm pēc katra gola ar vienu viņām pašām kritās ticību sev, tāpēc arī ir tāds rezultāts, bet spēle nebija viegla. Tribīnēs, jāsaka, lielākā daļa skatītāju bija par Rīgas komandu, vai tas arī zināmā mērā traucējums spēles sākumā to vadīja? Mēs tāpat teicām, ka Krustpils komanda ir atbraukusi jau otro gadu mūs atbalstīt, ka arī katram ir radinieki, draugi līgāks arī šeit tribīnēs ir. Bija patīkami spēlēt, kaut vai dzirdot atbalstītājs arī pretinieku komandai, ka vismaz tribīnēs ir kā dzīvība, ka nav kā ierasts nosums. Tā patīkami bija. Vismaz skatītāji šodien bija. Kā atzīmēsiet panākumu? Nezinu, tad jau runāsim, nekas ieplānots nav. Tad izdomāsim. Noslēgumā varbūt vēlēs kaut ko pateikt, kāds pateicības vārds komandai atbalstītājiem? Komandai atbalstītājiem liels prieks par Krustpils komandu, ka jau otro gadu mūs atbalsta, tad draudzība ar komandu izveidojusies. Protams, komandai liels paldies par kādu sezonu aizvadīt kopā. Treniņos pavadīt to laiku ārpus treniņiem, patīkam atmosfēru komandā un prieks par panākumu. Paldies par interviju. Paldies!